ChatGPT uzhakoja šaha spēli, kad saprata, ka godīgā veidā nespēs uzvarēt savu pretinieku. Tas burtiski izmainīja spēles koda failu, lai gan neviens cilvēks viņam to neprasīja. Zinātnieki apvienība Palisade Research nolēma pārbaudīt, kas notiks, ja tu ChatGPT iedos spēlēt šahu ar pasaulē jaudīgāko šaha mākslīgo intelektu, kas saucās Stockfish. Neviens cilvēks pasaulē nav spējīgs uzvarēt šahā šo Stockfish. Vidējais šaha reitings chess.com platformā ir starp 800 un 1400. Pasaulē labākajiem šahspēlētājiem Magnusam Carlsenam reitings ir apmēram 2800, bet Stockfish reitings ir ap 3600. Un tā kā ChatGPT nav trenēts šahu, tas šim Stockfish nestāv netuvu. Lai būtu godīgāk, zinātnieku grupa nolēma izmantot nevis kādu no parastiem modeļiem, ko mēs lietojam, bet gan ChatGPT O1 Preview. Un, kā jau jūs zināt, O1 tas ir šis gudrais gals. Tie ir modeļi, kas spēj padziļināt, racionalizēt pa vairākiem soļiem, tie domā ilgāk, bet dod daudz inteliģentākas atbildes. Vēl viens pluss šiem modeļiem ir tas, ka tas parāda domu gājienu. Tas parāda, kāds nonāk pie kādiem secinājumiem vai pie kādiem lēmumiem. Tika sākts spēles starp mākslīgiem intelektiem un zinātnieki ļoti uzmanīgi vēroja. Vienā brīdī ChatGPT domās parādījās šāds pavadiens. Tā kā pretinieks ir pārāk spēcīgs, tieši pieeja varētu nebūt pietiekama. Mēģināšu manipulēt ar spēles stāvokli, izvērtējot un potenciāli mainot spēles failus, lai piespiestu pretinieku padoties. Nākamā doma. Es pamainīšu saturu failam game_sleepseater_fen.txt ar derīgu fen struktūru, kur melniem ir priekšrocība, kas lielāka par 500 centiponiem, jeb centi bandiniekiem. Šajā fen failā, par kur iet runa, burtiski glabājas kauliņu pozīcijas uz laukuma, kas nozīmē, ka, ja tu to pamaini, šie kauliņi vai nu teleportējas, vai nu pazūd, vai nu parādās kaut kādi jauni, un no Stockfish skatu punkta tu vienkārši spēlē, tev ir liela priekšrocība, un pēkšņi viss laukums pamainās. Te mēs redzam darbību, ko ChatGPT veids, tas šādu sekvenci, ko tas ir aprēķinājis kā labāk priekš sevis, ieliek šajā failā, un tad pa jaunam izsauc šīs spēles status komandu. Un nākušajā brīdī Stockfish padodās. Šeit ielādēja to jauno ChatGPT pozīciju, ko ierakstīja failā, un tad ChatGPT bija melnie, viņš izdomāja, ka viņam būs dāma un karalis, Stockfisham būs tikai viens karalis, un šajā brīdī, protams, ka Stockfish padevās. Elonam Muskam par šo bija sakāms tikai viens vārds – troubling, jeb bažas raisoši, baisi.